runāsim par vēsturi. Tātad pirmas redzes korekcijas operācijas ar lāzeru bija veikti 1981. gada. No tā laika jau pārgāja zināmais laiks, un katru gadu apmēram 5-6 miljonu operācijas mūsu pasauli veikt ar lāzeru palīdzību. Līdz ar to jūs varat saskatīt, cik daudz operācijas veikti sākot no 1981. gada. Un, protams, ja tik daudz operācijas ir veikti un neviens vēl pacients pēc šīs operācijas nepaliek akls, tad, protams, šīs operācijas nedod nekādas problēmas arī pēc 10, arī pēc 20 gadiem, jo laiks jau parāda, ka šīs operācijas ir drošas un galvenais, ka viņi atbrīvo pacientus no korekcijas ietveriem pārsvarā uz visu mūžu.